pārējais normāls. Vēlāk pievienosies. Tātad dažus vārdus par to, ko jūs tagad klausīsieties. 3 tā nevarētu viņu nosaukt vienkārši par mācību, par zināšanām. To varētu apzīmēt ar zinātni. Tas ir iekļauj iekšā daudz zinātņu sastāvdaļas. Lai viņi varētu apbūt pilnvērtīgi, ir vismaz jāpabeidz vidusskola un jāpabeidz tā, ka ir sapratni par fiziku, par sistēmām, kā sastāv viņas, kā viņa attīstības, kādas, kā vispār sastāv pasauli. Varētu daļai teikt, ka tā ir arī filozofija, filozofiska zinātne. Tā tas tagad ir jauns interpretējums. Tad tās pamatā ir tehnisko sistēmu attīstība. Tad šī zinātne radās saskatot visu tehnisko sistēmās attīstībās sakarīgi. Jauns izgudrojums var veidoties tikai tad, ja tām apakšā ir zinātnes bāze, kas to var sagatavot. Piemēram, lāzerstātu varēja izgudrot tikai tad, kad bija atklāta kvantu teorija, un attiecīgi kurš cits izgudrojums, automobīls, varēja tad bija izgudrot finēs un tā tālāk. Tad trīzu varētu salīdzināt vienkārši ar citām arī konstruktoru, kas tas vēl varētu būt, konstruktoru inženieri. Ja konstruktoram uzdevums tiek uzlabot sistēmu, tas ir panākt, ka viņi veic kaut kādu jaunu funkciju, tad viņš piemeklēs jaunas iekārtas, jaunas sistēmas vai ierīces, kas to funkciju nodrošinās. Trīzā uzdevums ir panākt, lai šī funkcija darbotos, nepielietojot nekādas citas ierīces. Tad ideāla sistēma ir tad, ja funkcija darbojās, bet pašas sistēmas mums nav. Tad šis ir arī mērķis trīzā. Nodrošināt, tas ir ideālā sistēma, kad sistēmas pašas mums nav. Tam šīs zinātnes, šīs tehnoloģijas zināšana pielietojums pasaulē ir milzīgs. Ekonomiskais efekts ir mērāms miljardos. Vienā pašā uzņēmumā Samsung tas ir mērāms daudzos miljardos. Viens projekts tikai šie uzņēmumā atnesa miljardu, kurā pamatā bija 3. Varētu teikt, ka Dienvidkoreja ir centrālā valsts pasaulē, kur ir visvairāk tiek pielietots 3. Tad varētu teikt Āzija, tad tā es seko, varētu būt daļai Ķīna, daļai Japāna, arī Amerikā, tas noteikti Amerika būtībā bija pirmā valsts, uz kurien izceļoja ārā 3 speciālisti. Šie speciālisti ir ļoti labi atalgot pasaulē. Tad viņi ir pieprasīti, viņi var izvēlēties, kurā kompānijā viņi strādās. Un tas viens no tādiem iemesliem ir tāds, ka, lai par šādu speciālistu kļūtu, ir ne tikai ļoti daudz jāmācās, bet nepārtraukt jāmācās. To nevar iemācīties vienreiz un pēc tam ar to dzīvot tālāk. Tas ir tāpatās kā šahā. Nepietiek ar zināt gājiens, jāspēlē. Labi jāzina visas aizsardzības, kādas ir, un ne tikai viņas jāzina, bet arī viņas regulāri jāpielieto un jātīst. Tāpat tās arī šeit. Tāpēc šo speciālistu pasaulē ir ārkārtīgi maz. Un vienīgais, kas viņus uztrauc, ir tas, ka viņiem nav drīz pēcteši. Viņi ir mazi, jā. Pēcteši jau ir, bet viņi uz visu pasaules rēķinu, tas ir ļoti maz. Sanāk, daži 10, varbūt uz valsts varbūt 10 varētu būt. Tāda centra, kur tiek sagatavot šādi speciālisti, arī nav daudz. Viens no tiem ir darbojās Strasburgas Lietišķo zinātņu institūtā. Tur tā kursa pamatlicējs ir Nikolais Kamenko, viņi arī ir kopā aplūkuši, kopā mācījušies un ar Aleksandru Narbutu kopā darbojušies. Viņām ir augstas klases starptautiskās
metodiskie konsultanti, jā, kur konsultācijas balstās uz 3 zināšanām. Un 3 tiek pielietots ne tikai tehnikā zinātnē, tad, protams, tas balstās uz tehniku, jo viss pamatā ir sistēmas, sistēma attīstības, sistēma struktūra, bet viņi tiek, pat cik tur ir sistēma domāta, pamatā, tad viņi var tikt pielietot jebkurā sfērā, kurā darbojas sistēma. Tā varētu būt sabiedrība, valsts vadība, uzņēmuma vadība, tad attiecīgi, kur ir iespējams risinājums, tad tur kaut kāda sistēma darbojas, tad 3 var tikt pielietot. Tad jūs pasniegšais nodarbības Aleksandrs Mērkots. Tad viņš ir 3 pamatlicēja Henrika Alšūlera skolnieks. Viņš ir pats dibinājis un turpinājis attīstīt šo zināšanas skolā Minskā un turpinājis darbību Ukrainā. Un būtībā viņš ir konsultants, kas strādā visā pasaulē. Vairāk orientējoties, visvairāk pasūtījumi bija no Āzijas valstīm, tas ir Dienvidkoreja, bet tas pasūtījumi un darbs notiek Eiropā, Vācijā, Francijā un būtībā visā pasaulē tas darbība notiek. Šeit, par cik tas 3 tika izstrādāts Padomju Savienībā, Henriks Alšūlers, dzīvojas Padomju Savienībā, tad šeit būs arī daži materiāli, kas ir nāk no tiem laikiem, bet viņi nekādā veidā nav novecojuši. Tad tās zināšanas ir fundamentālas un šeit, kas ir jānoņem, ir nost skepse, visam tam skepse ir apakšā, jebkurā valstī, kas ir teicis Aleksandram, kad latvieši ir ļoti skeptiska nācija. Viņš teica, to viņam teica pilnīgi visās zemēs, tas tā noteikti ir visur. Tad vēl kas ir, šajās mācībās ir jābūt, to, protams, arī iemācīs ar laiku, jā. To arī nevarēs visu dažās dienās atbūt, kas tur būs. Jūs atbūsiet pirmajā dienā vispār tādu teorētisku ieskatu, jā, un turpmākajās dienās, kas piedalīsies, iziesiet cauri reāliem izgudrošanas uzdevumiem. Tie uzdevumi ir tad reāli bijuši nepieciešami, un viņi tiek realizēti, un viņi tika atrisināti, jā, ar 3 palīdzību. Un šie uzdevumi, tos uzdevumus jūs risināsiet ar ARIS. Tas ARIS ir viens no, tas ir centrālais 3 sistēmas elements, tas ir algoritms. Jā, būtībā 3 ir vienīgā sistēma mācība, kas izgudrošanu pārvērš par algoritmu risināšanu. Tad, ir arī daži uzdevumi, kas ir risināti bez algoritmu, kurām pat nav vajadzīgs vispār nekāda instrumenta, bet tās 3 zināšanas šo atrisinājumu ļoti sekmē. Tad, es tūlīt došu vārdu pasniedzējiem. Nodarbības notiks krievu valodā, un visi darba valoda būs krievu valodā, visi sazināšanās. Es ceru, ka tas jums netraucēs. Tā, lūdzu.